Sveicināti! Šī ir kontemplatīva pārdomu meditācija, kas var tikt izmantota gan pastaigās vai vienkārši meditācijā. Dzīves plūsma un nepastāvības dāvana. Apsēdīsimies klusi un ļausim sev pārdomāt vienu no dzīves dziļākajām patiesībām. Nekas nav mūžīgs. Viss mainās. Kad paskatāmies apkārt, mēs redzam, ka viss šajā pasaulē – kalni, upes, okeāni, debesis, visa radība nemitīgi dejo radīšanas un izzušanas dejā. Pat visspēcīgākās lietas, ko mēs redzam, varenākie kalni un plašie okeāni, nav patiesi pastāvīgi. Laika gaitā arī tie mainās un izzūd. Tāpat kā mainās ārējā pasaule, arī katras būtnes dzīve mainās. Ik viens cilvēks, ik viena radība, no vissīkākā kukainīša līdz lielākajiem ķēniņiem un valdniekiem. Neviens nevar izvairīties no dabas likuma par pārmaiņām. Padomā uz mirkli par visiem varenajiem cilvēkiem, kas reiz valdīja pār pasauli. Ķēniņi, imperatori, gudrie skolotāji. Kur viņi ir tagad? Viņu stāsti vēl paliek, bet viņu ķermeņi un pasaulīgais stāvoklis ir pagājuši. Pat visslavenākās vietas un pilsētas, visskaistākās mājas, laika gaitā tās nonāk drupās. Šīs pārdomas nav domātas, lai mēs kļūtu skumji. Tās ir domātas, lai mūs atbrīvotu. Jo, ja viss mainās, tad arī sāpes, ko mēs nesam sevī, arī vecās rētas mūsu sirdīs nav nemainīgas. Tās ir kā gada laiki, tās paceļas un ar laiku tās atkal izzūd. Padomā par savu ķermeni, kā tas ir mainījies no bērnības līdz šodienai. Tas turpina mainīties katru dienu. Padomā par savām domām un emocijām. Cik daudz sajūtu tu esi izjutis tikai pēdējās nedēļas laikā? Prieks, skumjas, miers, trauksme. Tās visas nāk un aiziet
kā viļņi okeānā. Pat visdziļākās sāpes, tās, kas šķiet, ka ir bijušas ar mums vienmēr, arī nepārtraukti mainās. Jā, atmiņas var atgriezties, bet tās nav tik cietas un nemainīgas, kā šķiet. Kā rīta migla, tās var viegli izšķīst. Mēs dažkārt jūtam, ka mūsu raizes un bailes ir kā iecirstas akmenī, bet patiesībā tās ir kā zīmējumi uz ūdens, parādās, mainās un pazūd. Ko tas nozīmē mums? Tas nozīmē, ka mums nav jāturas tik stingri pie tā, kas sāp. Tas nozīmē, ka mēs varam sākt laist vaļā, maz pamazām, ar laipnību. Tu vari pamanīt, ka prāts atkal un atkal griežas ap noteiktām domām, kā putns, kas lido ap vienu un to pašu koku. Tas ir normāli. Putns galu galā nolaidīsies, un arī tavas domas nostāsies mierā, kad tu tām dosi telpu un elposi. Te ir vienkārša patiesība. Vienīgais, kas mums patiesi pieder, ir šis brīdis, šī elpa, tieši tagad. Pagātne jau ir aizplūdusi. Nākotne vēl nav atnākusi, bet šajā brīdī tu esi drošībā. Tu esi dzīva. Tevi balsta dziļa mīlestība un gaisma. Tu vari maigi sev atgādināt: es esmu kā atklātas debesis, domu un sajūtu mākoņi nāk un aiziet, bet es palieku plaša, mierīga un neskarta. Un katru vakaru tu vari pārdomāt: vēl viena diena ir pagājusi, kā upe, kas plūst garām. Es to laižu vaļā ar mieru. Es atpūšos tagadnes klusumā. Tu neesi savas raizes. Tu neesi sava pagātne. Tu esi gaismas dvēsele, kas soli pa solim iet dziļākā brīvībā un mierā. Neatkarīgi no tā, cik spēcīgi šķiet viļņi, atceries, tu esi okeāns,
mierīga, dziļa un nesalaužama. Ar katru elpu uzticies, ka dziedināšana notiek lēnām, maigi, dabīgi.